dažiem. Okay. Tur jāpiespiež kaut kas? Nav nekas jāspiež, viss ir. Viss jau ir iespiests? Jā. Okay. Sveiks, Kunti. Sveiki! Ko? Mums tad kādiem galdi jau vajag. Labi. Nav slikti. Sveiki, Ester, neredzēju. Tu kaut kā nu pat ienāc? Nē. Aiznest tās. Ko? Kas ir? Tā ir kafijas. Jā, šeit. Tas vēlāk kafijas. To. Tā, sveiki visi, priecājos, ka varam būt atkal šovakar kopā. Mēs skatāmies mūsu Tēvs lūkšanā, un varbūt ļaujiet man tā, lai es tā ceru, ka būsim izgājuši visam tam cauri, tas vismaz tās pamatlietas varbūt tā vēl paliks atmiņā, ja es pietiekam reizi to visu atkārtošu. Un varbūt tās galvenās līnijās, ko esmu līdz šim mēģinājis skaidrot, ir sekojošais. Vispirms, ka šī lūkšana ir Matejam un Lūkam atšķirīgi. Un tā versija, ko mēs lietojam, ir Mateja evaņģēlija lūkšanas teksts, kam ir ļoti izkopta un formāli iestādīta struktūra. Un tāpēc arī mēs to lietojam, jo mēs esam tādi cilvēki, kam zinām estētiska priekšraksti ir ļoti svarīgi, lai mēs atcerētos un lai mums būtu labpatika. Un Matejs ir izveidojis šo lūkšanu ar 3 lūgumiem izdalīts starp debesīm un zemi. Un tātad ir 3 lūkšanas par Dievu, lai viņa vārds ir svētīts, lai viņa valstība nāk, lai viņa prāts tiek darīts, un tad ir 3 lūkšanas, kas attiecās uz mums vai uz zemi, par maizi, par piedošanu, par kārdināšanu.
Un tās ir nolikts ne tikai kā tāda balansēta trīsnieks, bet viņi patiesībā arī domāt, lai mēs tā savienot vārdu ar maizi, valstību ar piedošanu un prātu ar kārdināšanu. Šo lūkšanu ievad tas aprādījums Tēvs mūsu, kas esi debesīs. Un pats galvenais šajā uzrunā, šai Tēvs ir, ka mums ir svarīgi paturēt prātā, ka šeit nav tik daudz runa par ģimenes tēvu, kā mēs to uzreiz varbūt sasaistam. Jo šis tēvs ir tas tēvs, kas ir mājas tēvs. Tas ir mājas saimniecības tēvs. Kāda lielas saimniecības galvenais vadošais, atbildīgais cilvēks. Un es jau pasvītroju, bet ļaujiet man vēlreiz pateikt, ka Bībelē šis saimes kungs vai šis saimes tēvs netiek domāts kā tikai vīrietis vai burtiskais tēvs, bet arī tikpat lielā mērā tā, kas mums ir ļoti parasti Latvijā, māte. Un to mēs redzam, mēs, protams, šovakar to vairs nevaram skatīt, bet ka tekstos tas ir ļoti skaidri redzams, ka tā pat atbildība, kas ir tēvam, šajā kontekstā ir arī mātei. Un tāpēc šis tēvs nav tik daudz domāts tēvs tajā viennozīmīgā iztulkojumā, bet arī tikpat lielā mērā māte. Bet tas nav būtiski. Būtiski ir, ka šeit ir saime. Un tā saime ir mūsu pasaule. Un Dievs ir šīs pasaules atbildīgais tēvs. Un tā problēma ir, kā visās labās saimniecībās, jautājums ir, vai viss ir kārtībā. Vai visas lietas ir, vai visi ir mierīgi, vai visi dara savu darbu, vai visiem ir ko ēst, vai visiem ir prieks, vai mājas ir mierā, vai saimniecība labi uzturēta, vai arī ir nolaist, vai tur ir strīdi, un tur ir dažādi netaisnības un citas parādības, un tā tālāk. Un Bībelē ir skaidrs, ka šajās mājās viss nav kārtībā. Pasauli ir greiz. Tas ir ļoti sliktas mājas. Mēs nedzīvojam tādās mājās, kā Dievs gribētu, ka mēs dzīvojam. Un tāpēc šī lūkšana ir lūkšana, kas ļoti kuriozā veidā, ka mēs it kā sakam, mēs uzrunājam Dievu, bet tā nav uzruna. Tās ir pavēles. Un man vienmēr ir tāds mazs žēlums, ka arī jaunā tulkojumā mums nebija aknas tulkot, drusku pamocīties un tulkot tieši tā, kā mēs saprotam, kā tas grieķu valodā ir oriģinālā. Proti, tās ir pavēles, un pat nav skaidrs, kam tās pavēles tiek izteikts. Nevis, lai tavs vārds tiek svētīts, bet vārds svētīts. Nevis, lai nāk tā valstība, tā kā kaut kā tad mēs tā ilgojamies un lūdzamies un tā tālāk. Nē, tur ir pavēle, tam tā jānotiek un nemaz nedrīkst citādāk būt. Un tāpat ar prātu, ka tam jābūt, tas jābūt, tam ir, tā ir pavēle. Un es pieņemu, ka mēs pavēlam gan Dievam, gan Dievs pavēl mums. Ka mēs abi esam šajā lūkšanā zem šīs pavēles nostādīt. Un tas ir arī saistīts, un tas, zinām, mērā mēs to redzēsim arī šovakar, ir saistīts ar, ka mēs sakam, svētīts, lai top tavs vārds. Vārds ir reizē Dieva identitāte, kā es esmu teicis, bet tai pašā laikā vārds ir arī Dieva reputācija.
Un Dieva reputācija, kā mēs redzēsim šovakar, ir iedragāta, ja mums ir problēmas ar maizi. Sveiks. Un tāpat, paldies, ka mēs sakam, lai nāk valstība, to mēs redzēsim vēlāk, kā tur ir tā sasaist, bet valstība ir Dieva griba, kuru Dieva kārtība, kuru Jēzus ienes, un jūs atceraties mūsu sarunu par to, ka ap Jēzus laiku bija lielas diskusijas, kā šī valstība nāks. Un tas galvenie aspekti bija tā, vai tā būs nākotnē, vai šī valstība ir tāda, ko Dievs pats ienes, vai tajā ir kaut kāda līdzdalība arī no cilvēkiem, un vai šī valstība būs ar varu, ar lielu blīkšķi, vai tā nāks kādā citā veidā. Un visos šajos 3 aspektos Jēzum bija pilnīgas atšķirīgi ieskat no tā, kas ir viņa brālēnam Jānim Kristītājam, jo mums tie teksti ir šeit priekšā, kā Jānis Kristītājs to saprat. Viņš to saprat, ka tā būs mūsu stāv priekšā, un tāpēc viņš arī kristīja cilvēks, lai viņi būtu sagatavoti tam brīdim, kad tas viss notiks, ja tie būs tie pirmie, kas ieies, un viņi būs arī šķīstīti un tīrīti, lai viņi tur nonāk. Otrkārt, tas ir pilnīgi to, ko Dievs darīs, tas ir tāds Dieva darbs, un trešais, tas nāks ar milzīgiem zaudējumiem. Un viņa valoda ir ļoti dramatiska un asa. Cirvis ir pie saknēm, klons tiek vētīts, pelavs tiek padzīts un sakrāts un sadedzināts, un Jēzus nāks nevis tā kā Jānis tikai ar ūdeni tur pašļakstās, bet viņš nāks ar uguni. Un Jēzus atnāk, un viņa redzējums un viņa mācība ir pilnīgi pretēji. Viņš nesaka, viņi nāks, bet viņš saka, ir jau klāt, te viņi ir, jūs vidū. Otrkārt viņš saka, ieiet valstībā, sāciet uzvesties kā valstības ļaudis un pilsoņi. Un trešais, kā pilnīgi uzkrītoši, masīvā veidā teksti nostājās pret šo asiņaino, varmācīgo redzējumu. Dieva valstība nāk ar mieru, nāk bez varmācības, bez slaktiņa un bez varas pielietošana. Pagājušā nedēļā mēs skatījām to 3. teikumu par Dieva prātu, un tur bija tas kurios, ka šī lūkšana parādās Lūkas evaņģēlijā, bet no tām 3 ievada teikumiem viens trūkst. Lūkam 11. nodaļā ir viss tāpat kā Matejam, lai sveitīts top tavs vārds, lai nāk tavu valstība, bet nav tavs prāts, lai notiek. Un tagad jautājums ir, kāpēc Lūkam nav šis, lai tavs prāts notiek? Un es jau nezinu atbildi, bet es varu minēt, kāda ir atbildi, jo es redzu, kur viņš šo teikumu ir tomēr ielicis savā evaņģēlijā. Viņš nav to izmetis laukā pa logu un nekur tas neparādās. Kā mēs redzējām pagājušā reizē, tavs prāts, lai notiek, Lūkas ir izdomājis, ka viņš to grib, tāpat kā viņš daudz lietas grib, nevis tikai pateikt, un šī gadījumā ielikt lūkšanā, tad viņš grib to parādīt dramatiskā stāstā. Un kā jūs atceraties, Lūkas ir paņēmis šo teikumu, tavs prāts, lai notiek, un pārcēlis un to ielicis Ģetsemanes dārzā. Ģetsemanes dārzā pēkšņi šis teikums noliek, un mēs visi to zinām, Jēzus nometās ceļos un lūdz Dievu
ne mans prāts, bet tavs prāts, lai notiek. Un Lūkas mums līdz ar to parāda, ko šī frāze nozīmē. Tā nozīmē tieši to, ko tā nozīmē Jēzum. Viņš ir Ģetsemanes dārzā, un viņš lūdz, lai viņš varētu savu dzīvi, Jēzus savu dzīvi savienot, saskaņot, noturēt līdzās tam, ko Dievs ir domājis. Un jūs atceraties, tas šoks jau ir tas, un tas jautājums, kas ir Jēzum, un to mēs redzam gan kārdināšanas stāstā, gan šajā Ģetsemanes dārzā, ir viens un tas pats. Dievs, vai tiešām mani zaudējumi, mana nāve, mana bojāeja, mana pazušana no šīs dzīves un no mācīšanas un pārējām iespējām kalpo tavam prātam. Vai tas ir tavs prāts? Vai tas ir tiešām kā Dievs vislabāk tu savu plānu, savu nodomu vari izpildīt? Un Jēzum bija jāsaņem šo pārliecību, ka tas tā ir, arī pret saviem mācekļiem. Jo viņa mācekļi bija pilnīgi citās domās. Viņa mācekļi prasīja Jēzum, vai mēs tagad saceļamies, vai arī otrs jautājums, vai mēs bēgam. Un Jēzus saka, neviens, ne otrs, lai notiek Dieva prāts. Un tad, kad mēs lūdzam šo lūkšanu par Dieva prātu, mēs tad lūdzam un jāpatur prātā, ka mēs to lūdzam tādā pašā veidā, kā to lūdz Jēzus, lai arī mūsu dzīve būtu tas, kas nākdams, ka tas būtu tas, kur mēs uzticam Dievam un savu dzīvi ar to saskaņojam. Un šovakar mēs pārējām pie tās trijotnes pirmo daļu par maizi. Un ievadot to, es jums tagad atgādinu, ka šī lūkšana ir tieši tā, kā arī Matejs to ir mums pateicis, pie Dieva prāta tur bija, kā tas ir debesīs, tā arī, lai tas notiek virs zemes. Un tā lūkšana arī tā sastādīta, kā debesīs, tā virs zemes. Un tagad mēs sāksim to, kā virs zemes pirmo teikumu, bet paturiet to prātā, ka šī lūkšana ir tā veidot, ka tā pasaka mums, debesīs viss ir kārtībā. Mēs esam tie, kas esam sačakrējuši pasauli. Un mēs jau tā domājam, tā ir Dieva pasaule, lai viņš tiek ar to galā. Bet tas nav viņa prāts, tas nav viņa nodoms. Bez mums tas nenotiks. Un mēs nevaram to atgrūst un teikt, es neko nevaru izdarīt. Mēs varam milzīgas lietas izdarīt, bet tikai mums vajadzīga vēlēšanās darīt Dieva prātu. Burtiski. Man te ir, es nedomāju, ka jūs varbūt domāju, ka tas kaut kā ļoti abstrakt vai kaut kā tāds tālesoši. Mums pat bija sapulcs tajā aliansē, kas ir rūpējas par bērniem, ka mēs ārpus ģimenes aprūpi, tur ir sanākuši kopā kāds, cik tur 6-7 nevalstiskās organizācijas. Un mēs skandalizējam par to, kā Bāriņties Rīgā ir kārtojusi vienu vai otru gadījumu, un šī gadījumā viens skandalozu gadījumu, kur bērns tiek izrauts no savas ģimenes un 2 dienu laikā atdots vienam svešam cilvēkam Baltkrievijā, kas izrādās ir viņas bioloģiskais tēvs, kas nav par viņu nemaz interesējies, nekāds sakari bijuši, un pret visiem normatīviem, kas ir Latvijā, vienkārši patvaļīgi to izdara, un tā, kur normāli visiem latviešiem, kas šeit dzīvo, ja mēs gribētu kaut kā uzņemties rūp par bērnu, mēs tika pārbaudīti pie psihologiem, mums būtu jāiet 10 intervijām un nezinu, ko jādara. Uz daudziem mēnešiem tas mums vilktos veselu gadu, un šeit kāds var atbraukt un 2 stundās to visu nokārtot. Skandalozi, bet tas nav tas, ko es gribu teikt. Es gribu teikt sanāksmē, kur cilvēki saka tā, nevajag, mēs jau tur no zamniekiem par to skandalizējam un mums pārmet.
Ko jūs tā mēs liecinām, kā tas tā? Bet šajās sarunās viena no nevalstiskām organizācijām saka, ko jūs uztraucaties par šo vienu gadījumu? Kādi jau šeit notiek rindu rindām? Es tā klausos. Pagaidi. Te ir kāds, kas sēž pie galda, zina, ka notiek rindu rindām šādi gadījumi, un mēs tā mierīgi, ko tas jau notiek, tāds jau ir neskaitāms, tādi jau ir neskaitām gadījumi, un vēl briesmīgāk. Tas jautājums bija, ko tu dari? Ko tu dari? Tu sēdi tur galdā, ko tu pa vienu reizi, mēs jau rādi jau ir visu laiku. Bet tas jau ir pie visām lietām, mēs jau tā varam visu laiku teikt, tā jau tas notiek, tā jau cilvēki dara. Tā cilvēki dara, kamēr kāds pasaka, tā mēs nedarīsim. Bet kāpēc mēs nesakam, ka mēs nedarīsim? Mēs nesakam, ka mēs tā nedarīsim tieši tā paša iemesla dēļ, kāpēc Jēzus varēja teikt, tā nedarīsim. Jo viņš bija gatavs mirt pie krusta par savu runāšanu. Un ja mēs neesam gatavi mirt pie krusta par savu runāšanu, tad jau mēs tā sēdēsim pie galda un teiksim, tā jau notiek, tāda ir dzīve, tāda ir pasaule, tas ir šis laiks. Kā jūs redzat, es ļoti vienaldzīgs šajā jautājumā. Nē, tā nevar. Un tāpēc mums nevajag pļurkstēt un lūgt, lai nāk tavu valstī, tavs prāts, lai notiek, ja mēs neesam gatavi kaut ko par to prātu darīt. Tā ir pavēle. Nevar tā. Tā. Nav. Labāk klusēt. Labāk teikt, es nevaru šo lūkšanu lūgt, jo es neesmu gatavs. Debesīs, kā debesīs, tā virs zemes. Debesīs, mēs zinām, kā tas notiek. Lai tas notiek tā virs zemes. Tā ir kristīgā dzīve, tas ir kristīgais aicinājums, kristīgā redzējums. Labi. Bet tad tā. Iedzersim tēju, sēdēsim pie galda un tagad nomierināsimies, es nomierināšos un tad es sākšu par maizi. Bet man vienmēr es domāju, ka ir cilvēku griba un ir Dievu griba. Kā jūs to, mana griba saskana Dievu gribu? Jo bieži vien, man liekas, Tieši tā. Es domāju, ka tas jau ir ļoti pareizs jautājums. Tas ir ļoti būtisks jautājums, kā mēs zinām, kas ir Dieva griba. Un jūs redzat, ka tas nav tā viennozīmīgi cak. Jēzus mums ir attēlots divās vietās, kur viņš šo Dievu gribu ļoti tieši pārbauda. Viens ir kārdināšanas kalnā, kur tieši tas ir tas jautājums, kas ir Dieva griba, pārvērst akmeņus par maizi, lekt no tempļa stūra, kalpot varai, vai tā nav Dieva griba. Un otrs bija Ģecemanes dārzā. Vai tiešām sevi upurēt ir prātīgi, vai tā ir Dieva griba. Un tāpēc, un tas ir pareizs jautājums, un atbildi tam ir nevis tā, ka mums kāds pat iedos rokas grāmatu un teiks, lūk, Dieva griba ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bet tieši tas, ko mēs darām šeit, ka mums ir Dieva griba jāmeklē, mēs meklējam to kopīgi, mēs to meklējam lasot vārdu, mēs to meklējam lūdzot, mēs to meklējam Dievu pielūgšanā, kā draudze, un savā inteliģentā attieksmē par lietām. Es domāju, es ļoti
ļoti, ļoti vienkārši un pazemīgi to saka. Dieva griba nav tāda, kas man būtu tā skaidra vai kādam citam būtu skaidra. Un mēs ļoti varam kļūdīties par Dieva gribu. Bet galvenais nevis kļūdīties par, es domāju, tā nav mūsu problēma. Es domāju, negribēt Dieva gribu tas. Es domāju, ka vairums gadījumos mēs ļoti labi zinām, kas ir Dieva griba. Bet mēs vienkārši vienu vai otru iemeslu dēļ negribam to. Tas ir tā kā Augustīns teica, ka viņš atcerās savu dzīvi, pirms viņš piedzīvoja šo reversālu savā dzīvē. Viņam bija visādas, viņš bija ļoti apdāvināts cilvēks, bet viņam arī bija visādas kaislības. Un viņš teica, es ļoti labi atceros, ka es lūdzu Dievu. Dievs, dari man šķīst un skaidri, bet ne tikai vēl. un es domāju, tas vai tikpat labi varētu teikt, bet ne šoreiz. Rītdienas. To vienā cita reizē. Tā kā, es domāju, tas ir būtisks jautājums, un tam nav tāda saka atbildi, tam ir ar lielu bijību, un vienkāršība un pazemība ir kaut kā. Un es teikšu, ir vajadzīgi citi cilvēki, lai palīdz. Ja es būtu dažos jautājumos, kur es zinu, ka es nedarīju Dievu, gribu būt parunājis ar kādu citu, bet es nerunāju citiem, jo es zinu, ko viņi man teiks, un tāpēc viņiem neprasa. Labākais nezinu, tad es tā var teikt, es pats nezinu. Bet dažreiz, ka mēs paprasam kādam citam, ja mums ir labs, godīgs draugs, viņi var vai draudzeni, viņi var diezgan bieži mums pateikt ļoti tieši what's what. Nav tā, es nezinu, kāda jūs pieredze. Labam draugam jābūt tur. Nu jā, labam draugam, nevis kas mālē acis. Cilvēks pašam jābūt labam pret draugu, kas pasaka patiesību. Viņš ir tādu, es neesmu mans draugs puiši. Jā, tu nu es neesmu mans draugs. Jā, tu drīkst man kaut ko tādu teikt. Jā, tieši tā. Šodien ir tas jautājums par mūsdienišķo maizi. Un es gribētu sākt ar kaut ko drusku dīvaini. Varbūt jums neliekās dīvaini. Nē, es sākšu kaut ko citu. Jūs atceraties, kas esat bijuši Izrēlā. Viena no interesantām vietām, tagad man vienmēr jādomā par tevi, vai tajā reizē mēs to darījām, vai ne? Bet viena no, laikam nē, un es atvainojos. Un tu brauks atkal līdzi, lai viss tas notika. Bet viena no interesantām vietām, ko es vienmēr tā paģēru, ka mēs aizējam, ir tas viss ir Galilejā, tur pie Galilejas jūras, kur sākās šis ceļš no Magdalas uz Kapernaumu, un tur pa vidam ir viens brīnišķīgs moderns muzejs. Un šis muzejs ir ap vienu eksponātu. Mēs bijām te? Tas eksponāts, laikam jā. Nu, tavā reizē mēs bijām, bet es domāju, Mēs nebijām. Manā arī ne? Nu, kas Tā bija tā reize, tā bija tā viena. Es biju pašā pirmajā reizē. Nu jā, pirmajā reize. Eksperimentālais brauciens. Es dzirdu. Eksperimentālā braucienā. Ļoti moderns, ļoti skaists muzejs, tieši Galilejas krastmalā. Muzejs uzcelts viena eksponāta dēļ. Un tas ir atradums pirms, es tagad vairs neatceros, cik gadiem, 15 gadiem, 20 gadiem, 90 gadu sākumā, man liekas. Laiva, zejas laiva.
ko ūdeņi Galilejas jūrā, jūs zināt, tie ūdeņi, kas tad arī apūdeņo visu Izraelu, tur ir liels sistēma, kas ūdeņus pārvadā uz dienvidiem, pat līdz milzīgiem dienvidiem. Un šis ūdens līmenis bija krities Galilejas ezerā. Un tur bija dubļi. Un šajā reizē divi puikas pamanīja kaut ko, ka tur ir kaut kas tāds ļoti interesants tajā ezerā. Un izrādījās, ka tā ir laiva. Un tā laiva ir vēl ūdenī, un tur ir milzīgi bija vajadzīgi tādi ļoti moderni, ļoti sarežģīts veids, kamēr viņi vēl ir ūdenī un tais dubļos aptin ar kā sauc to materiālu, ko lieto priekš logiem? Putoplast? Putoplast, jā. Putoplast un izcēla ārā, un tad attīrīja, un tad ielika kā eksponātu, un kā viņi nosargāja. Un dabūja patiesībā pilnīgi zvejas laiva, izrādījās, ko vēlāk šie pētījumi uzrādīja, ka tas ir tieši Jēzus laiks. Pirmais gadsimts sākums. Un visur avīzēs un visur ir, jūs varat apskatīt, jo viņiem ir tai grāmatā šie virsraksti. Vai tā ir laiva, ar kur brauc Jēzus un mācekļi? Nu, mēs to nezinām. Ko? Ir, jā. Labi. Bet viņi katrā ziņā ir tur atrast, un tā būtu tāda laiva tieši tā, kā mācekļi braukāja par šo Galilejas ezeru. Bet kas ir interesanti šajā laivā, kas ir tas kurios, ka viņi ir milzīgi nabadzīgi. Un nabadzīgi laiva tādā nozīmē, ka tur ir sazīmēti 18 dažādi koki, šķirnes, kas ir izmantots labojot, lāpot šo laivu. Un no tā tiek atvasināts un saprasts, ka šeit ir milzīgi grūti laiki, ka šo laivu, lai viņu uzturētu ejošu un darbam piemērot, ka to bija atkal un atkal jālāp, un nebija koks, tas pamatkoks, kas ir vajadzīgs, bet bija visādi šķirnes, kuras parasti neliek laivās un tā tālāk. Viņi atrada šīs 18 dažādas šķirnes, koku dēļus, kas šo laivu ir veidojis un labot, ar ko viņi labot un tā tālāk. Un tas ir rādītājs par problēmu, kas ir tas visu evaņģēliju konteksts. Un vai jums kādreiz ir nācis domāt par to, kāpēc tik šausmīgi daudz ir runāts evaņģēlijos par zivīm un par zvejošanu? Tas ir tāds ļoti, ja jūs tā padomājat, no visiem evaņģēlijas sižetiem nekas nav tik daudz pieminēts, un uz to netiek tik bieži norādīts kā tieši uz zveju, uz zivīm. 6 Jēzus mācekļi tiek iezīmēti kā zvejnieki. Pēters, Andrejs, Filips, Jākabs, Jānis, kurš tur vēl viens. Visi ir zvejnieki. Viņi tiek aicināti atstāt savu tīklus. Mēs jūs padarīsim par cilvēku zvejniekiem. Jēzus satiek savus mācekļus, ka viņi ir zvejojuši. Viņš saka, vai jūs ir kaut ko dabūjuši, un viņi velk tīklus, un neko nav dabūjuši. Un tas ir sākumā, un tas ir beigās, ka Jēzus ir augšām cēlies. Visspilgtākais notikums Jāņa evaņģēlijā ir Jēzus satiek mācekļus atkal pie ezera. Un viņš aicina viņus uz brokastīm. Un tur brokastīs ir zivs, ko Jēzus cep. Un mēs redzēsim šovakar, mēs arī ieskatīsimies lielā ēdināšana. Ēdināšana tiek pieminēta 6 reizes evaņģēlijos.
tā kā ne tikai vienu reizi katrai evaņģēlī, bet 2 reizes dažos. Un kas bija tas, ko tas zēns atnes? No kura Jēzus tad to mīlestību pavairoja? Ko? Zivis un maizes. Maize un zivis. Maize un zivis. Kas te vārās? Kas tas viss ir? Kas ir viss šī tāds zvejas lieta? Un vēl viens kurjos. Es nekad nezinu, kā nosaukt to ūdens teritoriju, kas ir Galilejā. Jo tam vārdam ir vairāk nosaukumu. Galilejas jūra, Galilejas ezers, un kas vēl? Tiberijas jūra. Kāda ir darīšana Tiberija? Cik mēs zinām, Jēzus nekad nav bijis Tiberijā. Kas ir Tiberija? Tiberija ir jaun dibināta pilsēta, ko Herods Antipas, kas ir lielā Heroda, kas mira 4. gadā mūsu ērā, lielais būvētājs un celtņu veidotājs, pilnīgs, man liekas, maniaks uz dižām celtnēm. Un viņš arī tā tika atpazīts, un viņš bija slavens ar to. Un viņš tiešām ir iespējas masādu un visu šķiem. Bet viņa dēli, ka viņš nomir, visa teritorija tika sadalīta starp viņu 3 dēliem. Tur bija cīkstīšanās starpā. Bet ziemeļdaļu, tur, kur Jēzus bija Galilejā un Perejā, to dabūja Herods Antipas, kas bija paredzējis, ka viņš būs lielā Heroda pēctecis. Viņš gribēja, lai romieši iestāda viņu par ķēniņu, par visu Palestīnu. Un viņš tur lūdzās un gāja un darīja visu, lai tas varētu notikt. Un tas nenotika. Viņš nodzīvoja un viņš nekad tur netika. Un tie romieši viņu visu laiku bīdīja malā un es pieņemu, viņš nomira nelaimīgs cilvēks. Viņš bija arī tas Herods, kura priekšā Jēzus nonāca. Viņš arī tas Herods, kurš aizrāvās ar to skuķi, kas dejoja un kas prasīja mātei, kad Herods gribēja viņai dot kaut kādu lielu dāvanu, viņi prasīja mātei, ko lai viņš prasa, un jūs atceraties, viņi prasīja, lai Herods iedod Jāņa Kristītāja galvu. Un tā arī notika, un viņam turpat uz vietas nocirta galvu, un viņš meiteni dabūja galvu, un tur bija pārmetums par viņu laulībām, jo viņš bija aprecējis lielā Heroda mazmeitu, Herodijas. Un viņš to bija darījis politiski apsvērumu dēļ, vēlāk viņam viss tur sagāja grīstē tā vai tā, bet viņš bija to darījis politiski apsvērumu dēļ, jo viņam bija svarīgi, ka viņš tiek ieredzēts, un viņš domāja, ka viņš var šo mazmeitu aprecēt, ka tad viņa, protams, tad bija sieviete, ka tas viss notika. Bet kas tas viss ir? Kas te vārās? Herods grib būt ķēniņš par visu teritoriju. Šeit viņš nodibina, tāpat kā viņa tēvs, nodibināja jaunu pilsētu Cēzaram par godu Cezarei. Viņš domāja, tas ir kā to dara. Viņš nodibināja Tiberiju, jaunu pilsētu, un nosauc viņu Cezara vārdā, Tiberija. Un tāpēc mums jūg, vai tā ir Tiberijas jūra, vai tā ir Galilejas ezers, vai Galilejas jūra, un tā tālāk. Un viņš, un to mēs redzam, kas acīm redzat notika, izsūc līdz kaulam visus iedzīvotājus. Viņš jau to bija izdarījis teritorijā, bet tagad viņš ķerās klāt ar Tiberijas nodibināšanu Galilejas jūras produkcijā, zivs. Un visa šī zivju būšana ir patiesībā replika, ne tikai no tā, ar ko nodarbojos, it kā tā būtu tāda lieta, kas tā atgadās, ka ir 6 mācekļi, kas ir zvejnieki. Nē, šeit ir kaut kāda milzīga politiski, sabiedriski, ekonomiski, masīva problēma, kur
Herods Antipas sāk žņaukt, izspiest savus ļaudis ar masīviem nodokļiem, lai viņš varētu aiznest dāsnu devu Romā Cēzaram un tā iegūt labvēlību, lai viņš kļūtu par ķēniņu. Un viss šis vārās aiz visa tā, ko mēs te dzirdam, un kāpēc zivis arī tajās lielās ēdināšanās ir visur klāt. Jo zivis un zivu produkcija, zivju nodokļi ap zivīm un tā tālāk ir tas ļoti nemieru, naidu, satraukumu un arī sāpju izraisošs apstākļus. Un tas, mēs tāpēc evaņģēlijos to redzam, šo kontekstu. Un jūs varētu domāt, tas ir tā, kā tas uz mums attiecās? Es nevaru iedomāties neko, kas attiektos tiešāk un skaidrāk. Kāpēc, un mēs tūlīt šokā redzēsim, kāpēc Jēzus tad nodarbojas ar šo jautājumu. Un viņš ar to nodarbojas ļoti interesantā veidā, jo tas ir ļoti pamācoši mums šeit Latvijā. Jēzus nav kaut kā tāds politiski iesaistīts tādā nozīmē, ka viņš tur veido kādu politisko partiju un tur cīnās ar vietējiem politiķiem vai ar Cēzaru vai kaut ko citu vai ar Herodu Antipas. Bet viens, tāpat kā mēs dzirdējam, kad mēs runājam par Dievu vārdu godāšanu, par viņa reputāciju, ka tā reputācija ir vai ir taisnība, vai ir taisnība. Un ja taisnības nav, tad nekas šeit nevar notikt. Un visi evaņģēliji ir par šo pašu līniju, kas ir arī vecā derībā, kas arī tagad iet uz priekšu šeit jaunā derībā. Un tas tiešais apstākļus, ap ko šīs taisnības un patiesības jautājums ir zivs un zivju aspekts, kā tas iespaido visas lietas, kas ap cilvēkiem mutuļo. Jo maize ir visikdienišķākais, elementārākais, praktiskākais un normālākais, kas vispār šajā lūkšanā ir ietilpināts. Un tāpēc mums nevajag būt, ja mēs šo lūkšanu lūdzam, mums nevajag kaut kā pacelties kaut kādos garīguma sfērās, ja mēs lūdzam par kaut ko ļoti konkrētu. Un tas uzdevums, ko es gribētu šī nākošā pusstundā darīt, ir, kas ir tas konkrētais, ko mēs saprotam, ka mēs lūdzam par maizi. Par ko mēs lūdzam? Par kā, nevis burtiski, kas ir tas materiāls, par ko mēs lūdzam, bet kāpēc mēs lūdzam par maizi? Kāpēc mums vispār par to būtu jālūdz? Un kas šeit ir tas apstākļus? Un ieiesim tam, varbūt darīsim tā. Starp citu, Marija Magdalēna nāk no Magdas. Tas ir arī braucienā mēs apstājamies, tur pabraucam gan. Tur... Mēs apstājamies. Nu redz. Man liekas. Grieķu valodā šai pilsētai pavisam cits apzīmējums. Tā arī hājēja, un tas nozīmē sālītās zivs. Tā kā Marija ir no sālītās zivs pilsētas. Tā ir Marija no sālītās zivs. Magdalēna izklausās labāk, ne? Jā, tieši tā. Sauksim viņu labāk pa Magdalēnu. Ko? Sauksim viņu pa Magdalēnu. Sālītās zivs Marija, tā mēs varam teikt. Labi, bet tagad sāksim ar to mūsu jaunās derībās varbūt. Apskatīsim šo lielo, kas, protams, ar šo ir viens pret viens saistīts, ir tie lielie notikumi, kur ir tās masīvās ēdināšanas. Ja ir kaut kur darīšana ar maizi, tad tur ir ar maizi likām. Mums tā jāsaprot.
Un uzķirsim Marka evaņģēlijas 6. nodaļu. Marka evaņģēlijas 6. nodaļu. Kāds var pateikt, kurā lapspusē jums ir? Man ir šī cēlā grāmata tagad. 44. 45. 45. lapspusē. Labi, un tagad, kurš varbūt no tā gala kāds gribētu palasīt no 30. panta. 6. nodaļa, Marka evaņģēlijas 30. panta, mēs lasām šo notikumu. Līdz kurienai jālasa? Lasīsim līdz 23. Līdz 44. pantam. Un apustuļi sapulcējās pie Jēzus un tam sacīja visu, ko tie bija darījuši un ko tie bija mācījuši. Un viņš tiem saka, nāciet vienu pašu sauru kādā vientuļā vietā, atpūtieties maķenīt, jo daudz bija, kas nāca un gāja, un tiem nebija vaļas neēst. Es pareizi lasu, Es nezinu, vai tu lasi pareizi. Pareizā vietā? Jā, pareizā vietā. Aizbrauc saurupu uz kādu tukšu vietu. Jā. Un daudz redzēja tos aizbraucam un viņus pazina. Un satecēja kājām no visām pilsētām kopā un nonāca tur viņiem pa priekšu. Un Jēzus uzkāpdams malā redzēja daudz ļaužu un sirds viņiem par tiem apžēlojās, jo tie bija kā avis, kam nav gana, un viņš sāk tos daudz mācīt. Un bija jau vēls, kad viņa mācekļi pie tā nāca un sacīja, šī vieta ir tukša, un laiks jau vēls. Atlaid tos, ka tie var noiet apkārtējos ciemos un miestos un sev pārtiku, sev pirkt, ko ēst. Bet viņš atbildēdams tiem sacīja, dodiet jūs viņiem ēst. Un tie viņiem sacīja, vai tad mums būs noiet un par 200 denārijiem pirkt maizi un tiem dot ēst? Bet viņš tiem saka, cik maizes jums ir? Eit un raugait. Un tie uzzinājuši saka, 5 un 2 zīmes. Tu šaubies, vai es nesaprotu, Gunta, ja tu pretojies? Nē, nu labi, lai ir kā rakstīt. Tā ir rakstīt, jā. Bet kā tu domā? 5 maizes un 2 zīmes. Bija domāts, ka vairāk. Jā. Tu gribēji vairāk tur? Kas ir 5? Tu esi jocīgs. Un viņš visiem pavēlēja pa pulkiem apsēsties zaļā zālē. Un tie apsēdās pulciņos pa 100 un pa 50. Un viņš ņēma tās 5 maizes un tās 2 zivis, skatījās uz debesīm, pateicās un pārlauza maizi un deva saviem mācekļiem, lai tie viņiem liktu priekšā, arī tās 2 zivis viņš visiem izdalīja. Un tie visi ēda un paēda. Un salasīja no druskām 12 pilnus grozus un nozivīm, un to, kas bija ēduši no tām maizēm, bija 5000. Jā. Labi, paldies. Tā nelaime, ka jūs visu šo stāstu zinat. Vienā vai otrā versijā, un Guntārs arī to zina. Tiešām tur ir 5 maizes un 2 zivis. Un jums ir, man tāpat kā jums ir grūti distancēties no tā. Bet ja jūs būtu šo pirmo reizi lasījuši, ja šis stāsts būtu jums pirmo reizi, Ivo, tu ej vai tu nāsi? Ok, labi, jā. Es tikai domāju, vai man bija jānokārto par tām bībelēm, nē. Viss ir kārtībā, ja? Viņš vēl būs. Viņš vēl būs, jā. Ja mēs varētu distancēties, un jūs varētu šo tekstu skatīties, it kā pirmo reizi jūs viņu redzat, un jums būtu jāsaka,
nu, kas te ir, kas te notiek? Un, ja es jums aizlieku teikt, nu, te tiek ļoti liela cilvēku skaits paēdināts. Teiksim, ja tas, mēs izņemam to ārā. Ja jūs tā padomājat, kas te tiek aprakstīts? Jums ir kāda tāda nojausma, ja jūs uzreiz neleciet uz to risinu, nu, te ir tā lielā ēdināšana. Burbu triks. Nē, šķiet pat triki, bet to, ja jūs tā paskaitiet tekstu, par ko tas teksts vārās, ka jūs reiz redzēsiet, ka tas ir tik uzkrītošs, ka es jums tā prasu, bet kas tur ir tajā tekstā, tas galvenais? Padalīšanos. Ka tas pūlis seko viņiem, viņi netiek ne brīdi. Labi, dalīšanās pūlis seko vēl kaut kas. Tā ļoti vienkārši. Es neprasu kaut kādu dziļu šeit teoloģiju vai esotēriku vai kaut kādu. Te ir kā paēdināt. Un kā tu to saproti, kā paēdināt? Nu, tā arī vārās, vai viņi citi tur gulēt sūtīs uz ciematu, vai tad barosim tas, kas mums ir, ja? Jautājums. Tā dalīšanās no sevis dot, nevis kaut no kaut kurien ārpus meklēt, bet no savas vidus, ko varētu. Jā, bet jūs tā gribat izskaidrot, kā tā ēdināšana notiek, bet piedod. Man liekas, svarīgi ļoti, jo tie bija kā avis, kam nav gana. To es tā kā Nu, tāda garīgā maize, teiksim. Jā, jūs man daudz garīgi. Nevajag garīgi. Paklausies. Man cik domā, cik tas maksā? Ko? Man cik domā, uztraucās, cik tas maksās. Vai pa maks, jā. Labi. Nē, viss tas ir, jums ir taisnīgi, viss tas ir tur iekšā. Bet man, ka es to lasu, es tajā virzienā, ko Gins nu pats saka. Paklausties, paskaties uz to tekstu, tā vēs. Te ir milzīga andele starp Jēzu un mācekļiem. Paskaties. Ir šeit kā avis bez gana, kā Dagnijs saka. Un viņš tos mācīja. Un tagad paskaties 35. pantā. Man ir drusku cits teksts, varbūt, ka man vajadzētu arī jūs tekstu. 35. pants, kad viņa mācekļi pie tā nāca. Nu, tas ir tas iesākums. Mācekļi tagad ir atnākuši, šī vieta ir tukša un laiks jau vēls. Atlaid tos, lai tie noiet apkārtējos ciemos un miestos un sev pirko ēst. Iedomājieties šos garos teikumus, ka mācekļi nāk pie Jēzus, saka, vēls, sūti prom, pasak viņiem, lai iet uz apkārtējiem ciemiem. Jēzus, 37. pants, atbild, dodiet jūs viņiem ēst. Tie viņam saka, vai tad mums noiet un par 200 denāriem pirkt maizi un tiem dot ēst. Tad viņš tiem saka, cik maizi jums ir, eit un raugait. Tie uzzin un nāk atpakaļ un pasaka 5 un 2 zivis. Un viņš tiem pavēlēja pa pulkiem apsēsties zaļajā zālē. Mācekļi izdala viņus, ka viņi pa pulciņiem aiziet. 41. pants. Un viņš ņēma 5 maizes, tās 2 zivis, skaties debesīm, pateicās pārlauz, deva saviem mācekļiem. Deva saviem mācekļiem, lai tie liek priekšā, un arī 2 zivis. Viņš visiem izdalīja. Un viss paēd. Un tad vēl salasīt gros un tā tālāk. Ja jūs saskaitat vārdus šajā tekstā, tas teksts ir patiesībā nevis par lielo ēdināšanu, tas teksts ir par sarunu starp mācekļiem un Jēzu. Nu, ja mēs tā vēs ņemt šo tekstu, ja mēs nezinātu, šeit ir Jēzus un šeit ir kaut kāda brīnišķīga paēdināšana, kur mēs uzreiz tā viss tas apštopē visu mūsu sapratni un redzēšanu. Šeit patiesībā paskatieties uz tā tekstu. Te ir milzīga uz priekšu un atpakaļ saruna starp Jēzu un mācekļiem. Viņi tur andalējās. Jēzus saka, dodiet ēst. Viņi saka, mums nav.
Ko tam mēs lai dāvam? Mēs sūtam to tā. Jēzus saka, nē, ņemiet, vai jums ir kaut kas, šeit ir 2 maizes, 5 zivs, 5 maizes, 2 zivs. Dod man šur to. Te nekas nenotiek par to ēdināšanu, tas ir tikai pašās beigās viens mazs teikumiņš. Viss. Tā lielā krāmēšanās ir šī. Kā jums liekas, mācekļu rīcība šeit ir tā kā pareizi attainota, tas, ka kā viņi dara, tā kā parādīts pareizi, vai, jo mums jau tā ar tādām zināšanām mēs skatāmies, un mums jau visiem vienmēr liekas, ko tie muļķīši tur tagad prasa Jēzumu un tā tālāk. Jā, bet redz, tu ļoti, ļoti labi aprādi to problēmu, ka mēs uzreiz sakam, ko tie muļķīši tur niekojās, mēs jau zinām, kas notiks. Un starp citu Jānis savā evaņģēlijā, viņš jau pat tā pasaka, Jēzus jau zināja, ko viņš darīs, bet tie nabaga mācekļi nezināja, un tāpēc viņš tur ar viņiem ņēmās. Es domāju, Jānim šeit ir drusku cits redzējums. Bet tavs jautājums ir tieši tas, mēs fokusējam uz kaut ko citu. Mēs fokusējam uz to iznākumu. Viss ir paēdināti. Bet patiesībā, ja mēs tā vienkārši objektīvi skatāmies, šis apraksts ir par kaut ko citu. Tas ir apraksts par to, kā Jēzus iestāda visu šo pasākumu. Kā tas notiek, kā mācekļi nesaprot, kā mācekļi negrib, kā mācekļi pretojās un kā Jēzus viņus virz. Bet vai viņi pretojās arī? Man teiksim tā, es tā loģiski padomāju, man tas liekas īstenībā ir normāli. Mācekļi ir normāli, loģiski, racionāli domājuši cilvēki, un tas, manuprāt, kaut kā tiek parādīts vienkārši tā, ka tas cilvēcīgais, kad mēs nākam pie Dieva un sākam, tu redzi, mums nav ne tās naudas, nekā mums nav iespējas, un tad Dievs tā kā viens izdara to, un tad viņi aiziet saskaita, nāk atkal un saka, es to izdarīju, bet reka tāpat nav. Jā, tu esi man Dievs sūtīt šovakar. Jo tieši tā, tu forši raksturoji tieši tā. Tieši tā, un vēl tā piebildi, kas ir, mēs nākam pie Dieva, lai viņš nokārto, lai viņš mums iedod to maizi. Bet tas tā šeit nav. Tas tā šeit nav. Tieši tā, kā tu saki, pavisam normāli mācekļi uzvedās. Viņi saka, kāda man darīšana? Ko mēs te varam? Te jau nav iespējams. Mums jau nav maizes. Blā, blā. Tiec no viņiem vaļā? Jā, šujies prom. Mums jāēdina, mums jākārto. Dievs, tā ir tavu pasauli. Tu ļoti pareizi saki. Pilnīgi normāli. Tas ir uz mat, kā mēs redzam lietas. Nevaram, nedarīsim, sūtīsim prom. Ko tu iedomājies, Jēzu? Ko tu iedomājies, Dievs? Kas tev liecies? Viņi pat aizvainot, viņa Jēzu noliek pie vietas. Ko tu iedomājies? Mēs esam tur pie pat 200 denāriem. Bet tomēr viņi to dara. Un tā ir tā uzticība, un tas tāpat kā to... Ko viņi dara? Viņi tomēr pilda to, ko Jēzus prasa. Pilnīgi pareizi. Un tas tāpat kā ar Pēteru, kad viņš tomēr aiziet un ieliek tos tīklus, un kaut arī tas cilvēks, viņš tur sāka, tas ir pilnīgs muļķīgs, nekas nesanāks tā tālāk, bet viņš tomēr to izdara, un beigās viņš redz, ka Dievs vada. Precīzi. Un ko tu no tā secini? Ko tu no tā secini? Tāds paraugs varbūt mums. Kas ir tas paraugs? Tās attiecības. Tās kā mums panākt lietas kaut kāds, ko mēs nevaram izdarīt. Pilnīgi pareizi. Tas jau ir, pa ko šī lūkšana dod mums mūsu dienišķo maizi. Mēs tūlīt vēl nonāksim pie precīzes katru vārdu sapratni, bet tieši tā, kā tu saki. Mēs esam neziņā. Un varbūt Jēzus mūs var kaut kā ierunāt. Varbūt, ka Jēzus var mūs ierunāt, ka šeit tā lieta nav
gluži tā, kā mēs domājam. Un kas ir tās alternatīvas? Tās alternatīvas ir ļoti skaidrs. Jēzus saka, dodiet jūs. Un mācekļi saka, mums nav. Un tagad jautājums ir, kuram šeit ir tā pareizā attieksme. Un tieši tā, kad tu saki, Jēzus viņus iedrošina, ierunā, beigās par spīti viņu skepsei, negribībai, negribēšanai un nevarībai, ka viņi var. Un Jēzus saka, bet kas jums ir? Kas jums ir? Varbūt mēs pat varam iedomāties, ja mēs to scenāriju inscenētu, mēs varam iedomāties, ka viņi tā milzīgi ironiski saka. Mums ir 5 mājas un 2 zivis. Man tieši Jēzu. Doma ir, kāpēc tieši puikam bija tās maizītes un zivs. Arī tas? Varbūt viņš bija tas pirmais un vienīgais, kurš izvilk no asotas. Parādīja, ka viņam ir kaut kas. Tātad es gribētu vispirms fokusēt, ka te ir 2 attieksmes. Sūti prom, jūs dodat. Tas ir tas centrs šeit. Sūti prom, kā tu saki ļoti pareizi, normāla attieksme. Sūti prom, nav man problēma. Nevar neko izdarīt. Nespēju, man nav. Sūti prom. Lai Dombrovskis kārtā. Sūti prom. Un Jēzus saka, jūs dodiet. Viņš saka, nav. Viņš saka, kas jums ir? Mums ir 5 maizes un 2 zivs. Nesiet šurp. Pie visa notikuma, pie katra soļa ir klāt mācekļi. Tas ir, kas ir šeit uzkrītoši. Pie katra soļa ir klāt mācekļi. Un, ja es varu šo, varbūt mums likt priekšā, ka mēs kas zinām šo stāstu, ka mēs tā domājam par to, mēs vienmēr domājam, Jēzus pavairo lielo maizes daudzumu. Es pieņemu, ka Marks un tiešām domā, Jēzum tas viss ir iespējams un tur nav nekāda problēma. Tas viss ir kārtībā. Bet tas nav kā tas stāsts tiek mums prezentēts. Tas nav, Jēzus tad izdarīs. Viņš jau viss var, viss notiks. Nē, pie katra soļa klāt mācekļi. Dodieties, nav, nevar. Ko jūs varat? Jums ir kaut kas? Ir. Nesiet šurp. Viņi atnes. Tagad izdaliet. Viņi izdala. Tagad salasiet. Viņi salas. Jūs redzat, šis stāsts ir par mācekļiem, kas ir ievirzīti šajā notikumā. Nevis Jēzus saka, tā, kā angļi saka, stand back. Es tagad šeit kārtošu lietas. Jūs tiķi, paskatieties, kā to darīt. Malā. Maize no debesīm. Nē. Jūs dodiet. Un viņi ir iesaistīti un dara. Mēs, starp citu, šeit ir, es tikai uz to norādīšu, jo tas nav mūsu temats šovakar, bet ir kaut kas, kas iet visam cauri, kas ir vēlāk Pāvilam un visos šais stāstos visiem kopīgs, un kad Jēzus atkal viņus satiek, viņš vienmēr dara vienu un to pašu. Paskaties tajā tekstā 41. pants. Tad viņš ņēma tās 5 maizes un 2 zivis, pacēlis acis uz debesīm, pateicās, lauza un deva kam? Jā, nevis cilvēkiem. Mācekļiem. Ne cilvēkiem. Ja es neteicu,
stāviet tagad, es tad darbošos. Nu, tad ņemiet maizi, šeit. Viņš tev mācekļiem. Un šeit ir tas, kas ir jaunā derībā un pirmkristīšiem ļoti palicis prātā. Mēs varam paskatīties pirmā vēstulē korintiešiem 11. nodaļā. Tā pats schēma. Paņem, pateicās, pārlauž un dod mācekļiem. Paņem, pateicās vai svētī, pārlauž un dod. Interesanti, zivs nemaz nevar tā pārlaust, maizi var pārlaust, bet zivs nevar, tā ir tāda problēma. Bet, un tāpēc mēs redzam, ka šeit ir tāds kurios, ka tas ar tam zivīm ir. Viņas nevarētu būt žāvēts? Viņas noteikti bija žāvēts un sālīts un tā, bet vēl ar vienu. Kaltēts. Ja, arī kaltēts, ja jūs domājat, tas mēģiniet, varbūt kaut kādā druskā. Šeit ir tā uzticēšanās, ko Jēzus mums liek priekšā šo schēmu, ka mēs ņemam to, kas ir, ka mēs to paceļam Dievam pretīm, un šeit ir tā maizes dalīšana, ka tas ir nevis mēs ņemam visu vai aizdodam visu, bet ka mēs dalamies, viņš pārlauz, tā dalīšanās, un tad tā saņemšana un izdalīšana. Ja mums būtu laika, mēs varētu visu paskatīties, tas jums tikai man jāuzticās, ka tā schēma tiek atkārtot. Tieši šie tie atslēgu vārdi, paņēma, svētī vai pateicās, pārlauz un deva. Vēl viens aspekts, ko es tā... Tas ir tas, ko viņš tā grib, lai mēs darām savu dzīvi? Ar savu dzīvi, jā. Ar savu dzīvi, ar savu maizi, ar savu iztiku. Jo citādi tas brīnums nenotiks. Ja mēs tā sēdēsim un teiksim, kalkulēsim, vai mums ir pietiekama maize, mums nav pietiekama šeit. Mums nepietiek, mums jau ir daudz šeit. Bet tieši tā, kā tu saki, tas ir, mēs apzināti ņemam, Dievs mums ir devis, tā ir viņa maize. Tā nav mūsu maize, tā ir viņa maize, viņš mums ir devis. Un tagad mums ir to faktu jāatzīmē, mēs pateicamies, un tad mēs sakam, bet šī maize ir, lai viss būtu pēduši. Un tad arī pie tā strādājam. Tā kā tā ir tā schēma, kas mums ir jādara. Tikai dalīt maizi tā uz nebēdu vai kaut kā citādāk, tas nav pietiekami tāpēc, ka mēs aizmirstam, kāpēc mēs to darām. Kāpēc tas ir jādara? Tas jādara tāpēc, ka šī ir Dieva telpa, Dieva dāvana, Dieva vieta, Dieva pasaulē. Mēs esam šo lūkšanu lūguši par maizi, tieši tāpēc, ka mēs gribam tā arī pret maizi attiekties. Es gribēju vēl vienu lietu pieminēt, kas šeit Marka evaņģēlijā ļoti uzkrītoši. Citos viņi izņem ārā, jo viņi tā īsti negribēja tik ļoti sasaistīt, bet paskaties 40. pantā, 40. Un tie nometās pulciņos, viņi tika sadalīti patiesībā pa 100 un pa 50. Šis teikums nāk no viena cita notikuma, kur ir darīšana ar maizi vecajā derībā, ko jūs visi zināt. Kura maizi lielā... Ko? Neraudzētā. Nē. Ko? Nu, vienīgi man nav vēl daudz. Kas? Manā, debes mannā, kad Izraela ir tuksnesī, viņi bļauj pēc maizes, viņiem nav ko ēst, un Dievs dod mannu no debesīm.
Un tur arī tik sarindot, sakārtot, cilvēki izdalīt, lai viņi viss dabūt, šādā veidā tik normalizēt. Tas tāds armijas stils, kā viņi tik izvietot, un kā tajā reizē katras vienības priekšniekam bija jāiet un jāizdala, lai viss saņemtu. Bet tā tikai tāda maz piebilda pie teksta, kāpēc tur ir pa 50, pa 100 un tā tālāk. Bet tagad iesim pie paša teksta, kas ir, protams, iesim atpakaļ uz Mateja evaņģēliju, 6. nodaļu, kur mums šis teksts ir priekšā. Proti no 9. panta, 6. nodaļa no 9. panta, 9. lapspusē laikam, ja? Tēvs debesīs, svētīs, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Šeit ir grieķu tekstā vārdu kārtība ļoti kurioza. Visur citur šajā lūkšanā ir tāda neparasta stila veids, ka viss teikums, šo 6 teikums, ievad darbības vārds. Svētīts, nāk, notiek, neieved, piedod. Un tikai šajā teikumā šī sistēma tiek lausta. Visur citur teikumu grieķu valodā ievad darbības vārds. Svētīts, nāk, dara un tā tālāk. Bet šeit pirmā ir maize. Un burtiski grieķu tekstā tas teksts, ja mēs tā ņemtu vārds pa vārdam, būtu maize mūsu tā dienišķā dod mums šodien. Maize mūsu tā dienišķā dod mums šodien. Un citur visur ir šis darbības vārds pirmais, un šeit ir uzsvars uz maizi. Un viņi tiek apzīmēti ar vārdu, ko neviens nezin kā tulkot, tas ir dienišķā. Ir visādas interpretācijas un sapratni, bet es pieņemu, ka tas ir viss saistīts ar to seno notikumu tuksnesī, kur mannas īpašība bija tā, ka ir maize katrai dienai. Katras dienas, lai katra diena būtu ar maizi. Tas ir tas Dieva, tā ir tā Dieva dāvana, tas ir tas sūtījums, lai katrai dienai būtu tās maize. Un šajā notikumā bija vēl otrs aspekts, ka sabatdienā nevarēja strādāt un nevarēja lasīt maizi, un tāpēc bija jāsalas dubultdeva. Un to jāizdala tā ļoti uzmanīgi, lai arī nākošā dienā, kad nav maize saņemam vai salasam, arī pietiek maize. Un es pievienojos tiem, kas saprot šo vārdu, kas šeit ir, tas vārds ir epijūsian, dienišķā, epijūsian, ka tas ir nozīmē maize, kas nodrošina šodien un rītu. Maize, kas nodrošina šodien un kas ir tikpat uzticama rītā. Un šajā vārdā ir pateikts tas, ka šeit, lai būtu tāda kārtība, tāda situācija, ka man nav jābažījās par to, vai man rītā būs. Ka man ir ne tikai šodienas maize, bet ka man ir rītdienai un arī nodrošināt maizi. Ka šis maizes jautājums
ir atrisināts. Šodien, rīt un katru dienu, mēs varētu teikt, šis epijūsijām nozīmē. Šodien, rīt un katru dienu. Pietiekam priekš katras dienas. Kas ir tas saturs tam? Ka tev nav jātaupa, ka tev nav jākrāj, ka tev nav jātais liels šķūņus un lielas mājas un liels visādas krājumus, lai tu nodrošinātu savu dzīvi. Ka tā ir pilnīgi pretēji tam, ko šis vārds dienišķā nozīmē. Šī vārds dienišķā nozīmē paļāvību uz Dievu, ka katrai dienai Dievs dod šo pietiekamību. Un tas ir taisn pretstatā tam, kur mēs tā aiz bailēm, aiz bažām, aiz neusticēšanās veidojam dzīvi, kur mēs tā apliekam lielu žogus, uzceļam greznas mājas, aizpildam to ar visiem mūsu krāmiem un tādā veidā jūtamies, ka mēs esam iepolsterēti drošā vietā. Kā vienā citā līdzībā jūs atcerieties, Jēzus teica, tu muļķi, tu nemaz nezini, ka šonakt tev jāmirst. Un kam tad tas viss būs? Un šeit ir tas pretstats pret to, ka mēs sakam, man ir, un es tevi krāšu, un būs vēl vairāk, un es būšu nodrošināts, un man vienalga, kas ar pārējiem notiek, ka tikai es esmu izpeldējis laimē. Un tāpēc šī lūkšana patiesībā ir, ka tā lūkšana mēs lūdzam, ka mēs esam šajā ziņā uzticīgi gan, ka mēs jūtamies no Dieva sargāt, bet otrkārt, saņemot šo sargāšanu, mēs esam gatavi gādāt, lai arī viss citi būtu pēduši. Un es tā pieņemu, ka šīs lūkšanas elementārākais paredzējums ir tieši tas, nevis tas, ka es saku, lai tikai man būtu, bet lai es būtu pārliecināts par Dievu un lai es varētu līdz ar to būt spējīgs darīt to, kas notiek šai lielā ēdināšanā, arī palīdzēt, dot, atvērt iespējas citiem. Nu tā, tas ir ko es gribēju šovakar par šo daļu teikt, un tagad varbūt ir kādi jūsu jautājumi vai ieskati, vai replikas, vai kaut kā cita. Vēl varbūt tikai viena piebilde. Ir ļoti interesanti, kā tā lūkšana ir konstruēta. Kad jūs viņu skaitat, jūs varat atcerēties, kur ir tie un kur nav tie un. Mūsu tās debesīs sveitīt, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienšķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus. Un jā, tas ir tas. Un neieved mūsu kārdināšanu. Ļoti interesanti, neviens un tajā pirmā trijotnē, un 3 un tajā nākošā trijotnē. Un jums tā jāpadomā, ko tas nozīmē, kāpēc tur, ka mēs lūdzam par savām lietām, mums jāsaka un tur, ka mēs lūdzam par šīm pirmajām 3, vai tiekam norīkot to darīt, tur nav neviens un. Tas tāpēc, ka kārdināšana arī, lai katru dienu neievada. Kā mājas katru dienu, viena arī par tām lietām. Es tā nezinu, kā īsti atbildēt, bet katrā ziņā tas ir tā ļoti uzkrītoši. Tā pirmā, es pieņemu, ka tie un katrā ziņā ir atdalīti šos teikumus, kur tajā pirmā trijotnē tie netiek atdalīti. Vārds, valstība un prāts ir viss viens un tas pats saturs, bet tajā nākošā trijotnē tie ir atdalīti, katrs ir ar savu specifiku. Es pieņemu, ka tas tā ir, bet tas tā kurios, jo to grieķu valodā ļoti jūt, kad nekur nav tie un, tie kai,
uzreiz otrā daļā ir tie grieķu valodas tie kai, kas tā parādās. Nu jā, tas tikai tā, starp citu. Tā, varbūt ir kādi jautājumi vai... Es gribēju tā iebilst, ka tikko biju tur Berlīnē, vienā ļoti tāda inteliģentā ģimenēs ievāramies, un viņi uzsvēra, visu zinu pa Krieviju, pa Latviju, vairāk kā mēs vēsturi žurnālists, ja, 44 gadīgs ģimenes tēds. Un viņš visu laiku uzsvēra, rāda tās daudzās baznīcas, es saku, atkal baznīcas, jā, viņš saka, tās ir daudz, jā, bet viņas ir tukšas. Daudz reiz tā uzsvēra. Kurā vietā? Dzīvo Berlīnē viņiem un vēl tāda vasaras māja Dresdenē. Bet principā žurnālists, kurš strādā kā... Runa pa Vācijas baznīcām. Jā, žurnālā magazīna laikam jau 20 gadus strādā, tāds vai profesionālais, ja? Un Dievu interesi, zinu par Krieviju tādas nianses, teiksim, ko mēs nezinām noteikti, ja? Bet to uzsver, ka tās baznīcas ir tukšas, bet manai draudzenei viņš bija teicis, ka viņi gavēni ievēro. Un mājās ir tās, svētbildība, bet tiešām tā, dziļāk inteliģenti cilvēki, nevis, kas kaut ko tur rezonē, saprot. Un es domāju, šī pretruna, ja, kad man tā kā izskatās, ka viņš neņem galvā neko, mēs ejam tā kā baznīcām garām, ja, ir interesantākas lietas, bet kad tomēr gavēni viņi ievēro. Es nemēģināju to izzināt, ja, un ka mājās tomēr abās vietās, gan dzīvoklī, gan tai vasaras mājā, ja, tomēr tādā skaistā vietā neuzkrītoši bija, teiksim, varbūt tā šilierējušā bildīt, kad tu skaties no vienas puses, tad ir Marija, un skaties pagriezies, un citā leņķī ir Jēzus, uzdāvināts varbūt, ja? Jā. Bet viņi neblekotāji, ja, katrā dzīves situācijā ļoti patiesi cilvēki, ja? Jā. Viņi pasaka, ka katrs otrais vācietis ir idiots, tādā drusku augstprātībā, ja? Jā. Kad viņiem nav mājā televizora, piemēram, fonā skan kaut kur plus tādu blūzu muziku tikai, ja? Lai cilvēki var normāli sarunāties vakarā. Bērni tiek audzināti, reāli tā mēs neprotam. Visu laiku ir tā iecietība pret bērnu un atbalsts. Tā forši ļoti. Un ko tu no tā viss secini, Dagnī? Daudz ko, es domāju, par to gavēnis tā, kādreiz paprasīšu, bet tā man negrib prasīt, jo tas gavēnis, man liekas, tik intīmi tāda lieta, ja, ka cilvēks kaut kā jūt to, un kāpēc viņi noteikti netājas tāpēc, ka kāds to tājas, bet ka viņi jūt to vajadzību. Bet viņi varbūt to dara, lai tiebētu. Varbūt. Ko? Jā, ļoti labs varbūt, var nomest tās dzirdēt. Lai nomest svaru. Veselīgi, jā. Jā, jo tā kā bērni netiek virzītai, netiek tā pieminēts vai kaut kā virzīta tādā kristietības virzienā. Izskatās, ka Vācijā pilnīgi nekas nenotiek šai ziņā. Vienīgi tas, kad ir jauna, moderna celtne musulmaņu, ļoti moderna pašā centrā, ja? Un ka viņi prasa vēl atļauju arī pašā centrā, kādā ievērojamā vietā to būvēt. Kad sinagoga ir tukša, tur parādīja, viņš teica, ir tikai čaula, ja? Tur iekšā nekas nenotiek, jo ir par maz to ticību. Tā. Es visu laiku uzsvēru, viņš saka, neiet neviens baznīcā, es viņam saku, bet es eju. Es nesaprotu tā īsti, kas tur notiek ar vāciešiem. Ar vāciešiem, jā. Kas notiek ar latviešiem? Bet tu zini, kur es piemēram, ko es iedomāju, kur es jūtāk, teiksim, kas man reiz pirmais, kad runāju par 19. māju. Zini, kas man ienāca? No. Vaniet, tas ir tik spilgti izpaudās. Iedomājas, kā sākta tā paļāvība, ka rīt būs. Tas ir tik tā izpildījies dzīvē, ja atceros tos sākums, to māju un viss tā. Tas ir tik, Jā, protams, tas bet jau... runāju, man reiz tas moments. Tas patiesi tev taisnība. Tas jau ir kļūst tik parasts, ka es vairs to brīnumu maz pietiekami neredzu. Bet ka tas tā arī notiek, ka mums ir... Un dažreiz ir pat tāda brīnumaini, ka tu esi pilnīgi pie tādas robežas, kur jautājums ir, vai ar ko tad nopirksim mājas. Uzreiz ir tas, ir kāds kaut ko ziedo vai kaut ko atnes, un tā tas bija bijis visu šo laiku, jā, tas ir tā. Tiešām es to pirmajos gados ļoti pārdzīvoju, ka tas tā bija bez izņēmuma. Un tieši tas ir ļoti pareizi, kā tu saki, Bangi, jo šeit tas epijūsijus, patiesībā, es nezinu, vai es pareizi to varēju jums tā pateikt, kā es domāju, tas ir, lai mums
maize būtu ikdienišķa, normāla, pietiekama vienmēr. Un ne tikai, lai mums būtu, bet ka mēs to uzskatām par normu visiem cilvēkiem. Ka tas nav tikai, lai mēs būtu apmierināti un apgādāti, bet ka tam jābūt tai normai visur. Ka... Un ja nav, tad mēs dodam tā kā tamī dalīšanā, tad mēs dodam tā kā tamī ēdināšanā lielā, ja? Un dalamies, dodam visi. Bet, es domāju, tā ēdināšana ir pamācība, ja mēs esam uzticīgi ar to, kas mums ir, un ne tikai krājam un taupam un uzkrājam, ka tad tad viss notiks. Ja to nedarīsim, tad notiks tas, kas notiek šodien. Bet sajiedot, kāda ir jūsu versija par to, kāpēc mēs tik tālu esam nonākuši? Nereiz, ir jau tā, ka patiesībā savā ziņā mēs īstenībā dzīvojam ļoti labi visi. Es domāju, ja pat salīdzina ar 20 gadus atpakaļ notikumiem šeit Latvijā, mums ir ļoti pareizi labi. Bet tajā pašā laikā tā valdošā, tas, kas nāk kā no apkārt, tā, ka vajag vēl, un tajā vienā brīdī, ka tu tā kā piebremzē tajā visā, tas likties, ka tu jau tā kā vēlies pretēji. Tev arī vienīgais variants ir pateikt viss. Jā. Bet kurā brīdī no šī mēs nonācām šeit? Kur savā ziņā sanāk, piemēram, ir cilvēki, kur visu laiku ēd kaut ko vecu, jo to viņi nopirka aizvakar, jo tagad viņi atkal nopērk to, ko viņai pēc 2 dienām, pieņemsim 9. Bet tas tā ir. Jā, es pat ne par maizi, man, piemēram, kad cilvēki sūrojas, ka viņam nav un kad ir grūti un tā tālāk, es viņiem lieku izskaitīt, cik viņiem ir vansistabā šampūna. Jo patiesībā es ļoti labi arī atceros 70. un 80. gadus šeit. Un kā tas bija un kā tu saki, kā mēs dzīvojam šodien pat salīdzinājumā ar tiem laikiem. Bet kur tas viss aizgāja? Es domāju, ka, protams, ja mēs tā skatāmies vecā derībā, tur ir visi pravieši nodarbināti ar to, ka daži ir ne tikai sagrābuši visu. Tas vēl nav tas ļaunākais, par to viņi mazāk. Bet viņi visvairāk saceļās pret to, ka tie, kas ir sagrābuši visu, iedomājās, ka tas viņiem dod, tad tas viņos izraisa šo augstprātību un varas pielietošanu, ka viņi ir tie, kam ir tagad tiesības kārtot visu Latviju, ka viņi ir tie, kas var tās sviras vilkt un darbināt, un tāpēc, ka viņiem ir nauda un iespējas, ka tu vari uzpirkt tiesnešu, policiju, politiķus, ka tev ir tad arī šīs visatļautība to arī tā darīt. Un pret to saceļās pravieši. Starp citu, tie, kas tā dara Latvijā, lai viņi sāk lasīt šo grāmatu, viņi redzēs, kas notiks ar rezultāts, būs tam viņiem katram personiski. Bet es domāju, ka pret to saceļās. Daudz jautājums, kāpēc mēs tā nonācam, Latvijā man atkal liekas drusku vien cita psihoze. To es redzu mūsu bērnos, zvaniekos. Viņi nāk no šīm ģimenēm, un vēl tagad mums ir atnākuši jauni, un mēs vienmēr redzam vienu un to pašu. Kaut kādu absolūti negausību uz ēdienu. Tas ir, tu pārēdies atkal un atkal un atkal līdz tam brīdim, kad tev jāvemj. Un tu nevar atturēties. Un mūsu mazie bērni, mums jau visi viņi var staigāt, kur viņi grib, un stāv tikai virtuvē, piemēram, pie ēdiena, gaida, ka visu laiku viņi tiks ēdināti, tā kā tādi nēduši. Un ne jau, ka viņi kāds izsalts, bet ir radīts tāds tukšums, psiholoģisks tukšums, kur nav mīlestības un tā tālāk.
Un tāpēc, ja mēs paliekam rasni, tad, kad mums ir attiecības sagājuši dēlī, tad mēs pārēdamies, jo mēs ar ēdienu aizstājam iztrūkstošo... Ko? To mīlestības ķermeni. Mīlestības ķermenis, jā. Ko mēs tad pārēdamies. Un viņiem tas ir arī tāds, ēdiens ir tas mierinājums, ar kuru šo dziļo nemieru tad aizstāja. Pirmā gadā viņi nav dabūjuši to mammas barošanu. Jā, pilnīgi pareizi. Nav dabūjuši un visu laiku ir vajadzīgs un apstiprinājums. Un mēs zinām, ka pēc 3 mēnešiem, 4, 5, 6 mēnešiem iestāsies kaut kāda normalitāte un pamazam nonāksim. Bet arī pat tad mēs neesam droši, jo, piemēram, mēs redzam, ka bērni pabāž zem gultas, maijas, kas ir nēst un sapelē un ņem no leduskapa visādas lietas un pabāž zem gultas un tā. Un es domāju, ka latvieši, ka mēs esam izdzīvojuši, jūs atceraties, kas atcerās 70, 80 gadus, garās rindas, tukšie plaukti, mazā izvēles priekšmeti. Atskaitot, protams, tiem augsmaņiem. Bet mums pārējiem, vai vēl būs mājas šodien uz plaukt, kāda viņi būs, kāds ir piens. Par gaļām vispār cilvēki pat nebija droši, vai vērts, vai drīkst ņemt no. Tirgu jau varēja notikt. Pa lielām cenām. Un jautājums jau bija par kvalitāti un un tā tālāk. Un es domāju, kad no tā atbrīvots, tad jau mēs te redzam arī to izsaukumu, ka mēs tagad. Bet tas jau nav Latvijā, tas jau ir visur. Es domāju, plašāk, ne tikai, piemēram, amerikāņi, kas, man liekas, ir viena no tādiem, tomēr viņi mēģina sludināt. Viņi ir visi, viņi ir pasaules policisti un vēl kas nevieniem, bet te, viņi arī taču ir, bet no vienas puses ir Rasni, viņi ir arī kas ir, bet viņi tā kā, jā, tur kristīgās vērtības un tā tālāk, un tā projām tajā pašā laikā tāda visu pērk maksī pakās un... Jā, es domāju tev taisnība. Es uzskatu, ka ja es esmu mācītājs Kanādā vai Amerikā, man taču pat to būtu milzīgi daudz ko teikt. Es nesaprotu, kā var vispār kristieši saukties kristiešu vārdā un pirkt lielo kolu, nevis mazo kolu. Un kā tu saki, Maxi Snickers un nevis... Es tikko biju, mēs bijām lielajos veikalos, kur brauc baigos ratos iepērkās, viņi laikam nedēļā iepērkās. Bet ja tu mājās sēdi, ja, un ja man tagad, pieņemsim, mājās ir varbūt 2 jogurti, viņas apēd, bet ja man ir 20, tas arī varbūt viņas apēd, ja. Es nedēļas braucu atkal to pašu pirkt, tad kā tu saki, līdz vemšanai. Ēd un vem. Bet man atbildējuši tā jautājumu, tā ir arī tāda apzināta politika, kas ir veidota īpaši pēdējā gadsimta laikā, kas ir pasaules kara, man liekas, kad veidot veicināt to patērētāju sabiedrībā. Jā, pareizi. Veču apmaiņu un tā tālāk, bet tā problēma tagad ir, ka tas patērētājnieks, ka viņš iegājas kā sabiedrības vērtība, un ka tas ir, kad pirkt vairāk, dabūt vairāk, tērēt vairāk, pelnīt vairāk. To es saprotu, ka pāris, kas satiekās sestdienās, svētdienās, viennozīmīgi tirgotājiem ir izdevīgāks, jo viņiem ir 2 dzīvokļi, 2 sveces mašīnas, viss fast foods tur tiek pirkts un tā tālāk. Bet es domāju, kurā brīdī, piemēram, cilvēks pāriet no viena ātruma uz otru. Kurā brīdī, es nezinu, apstājās cīņa pret tādu patērētāju sabiedrību, jo
bez šaubām, bet tas ir apzināti. Kā tu skaties, labāk vai dzīvo šķirti, jā. Man ir izdevība notirgot. Jā, būs 2 veļas mašīnas uzreiz. Jā, bet arī svētdienā jau tā veikalā, tur ir visi kompleksi, var pavadīt visu izējumās dienas arī, tur tā ir domāts. Jā, ka es eju pa veikaliem, man vienmēr žēl tos vīrieši. Es redzu, ka viņi tādi nelaimīgi. Tādi nelaimīgi. Piedod, es biju Guntar un teicu, jā. Es par to amerikāņu tēmu National Geographic nesen izdeva dokumentālo filmu sēriju, kur es nezinu, varbūt tu zini labāk Ameriku, kur rāda katrā sērijā kaut kāds 4 cilvēkus, kuri sagatavojās pasaules galam reāli iepērkot sev veselas pārtiku, citi ir uztaisījuši veselas pils, sev tur saglabājuši pārtiku 30 gadiem, tur visam ciemam, šitā līdz absurdam. Reāli mormoņiem visu laiku tā mācībā. Jā, es domāju, ka Guntar, šis ir ļoti labs piemērs patiesībā, par ko mēs šajā lūkšanā lūdzam, kā pretstats. Bet tā pa īsto ir tur Amerikā tāds noskaņojums? Jā, bet tas ir, es domāju, viņi tādu drusku. Protams, ir šis ārprāts, bet tas ir, ņemsim, ja tur ir, cik tagad ir cilvēki Amerikā, 250 miljoni apmēram, 300 apmēram. Ka tur ir viens sauiņi idioti, tas jau taču neraksturo, viņi jau nav kaut kāda masveidīga kustība. Galvenais, ka tur rāda tos cilvēkus un viena tāda sieviete, viņa saka, es arī aktīvi tur savā ciemā un es eju pie kaimiņiem, un viņi seko viņai līdzi un rāda, kā aiziet tur pie kaimiņiem, un viņai vienkārši pastāsta 3 teikumos, ka būs tāda lieta, ka tur kaut kas notiks un blablabla, un drīz būs pasaules gars, un tā kaimiņiem saka, jā, es nezināju, es arī sākšu tu līdz gatavoties. Bet, piemēram, mormoņiem tas jau bija, kad es to dzirdēju no 2000. Gada šī versija, ja? Viņi joprojām ir, kad ir jātaisa gada garumā uzkrājumi. To visu laiku uzkrājumi. Pārtiku? Jā, tā kā viņi nav mainījusies, viņa bija un uzkrājumi. Tas varbūt ir drusku cipus to sarunu. Vispār cilvēks neietik pārtiku, vispār ir lietas. Es biju izdomāju vēlreiz, man vēlreiz laukos jāsakārt liela plaša ģēniņa. Tur ir nēvies salikts mans, varbūt noderēs. Un es sāku nezinu, es 6 reizes ar tačku braucu uz Miskas. Tas no vieniem dēniņiem bija. Un vēl bija pāršķima tāda veciem žurnāliem. Tad iedomājiet, un visas tās lietas bija uzstiep. Viņš bija tā māja remontēja pilnīgi. 3 gadiem, cik pagājuši tur ir. Tad varbūt noderēs. Izmet ārā un atkal jau. Un cik es labi jūtos tagad, ka es uzēju bēriņos un kā lieka tīrs, tukšs. Varbūt noderēs, jā. Bet vēsturē noder daudz kas no tiem bēriņiem. Pagaid, vienās mirklīt, jā, lūdzu. Es gribēju parunāt par to, ka, man liekas, ka latviešiem maz tik slikti nav, jo mēs ļoti daudz ziedojam. Un, kad mēs pastamies, ko mēs esam saziedojuši no laimēt, no karušajiem visiem, un ne jau pa kādiem tur, nezinu, tur tūkstošiem, vai ne, bet pa 5 lapiem, pa 10, pa 5, pa cik, kurš var, un ļoti daudz to dara. Nav tā, ka tik bezcerīgi tas viss. Jā, es domāju, ka šeit neviens neakcentē, ka mēs esam kaut kādi pārspīlēti šajā ziņā, bet es domāju, tas brīdinājums ir ļoti vietā, ka mēs ļoti ātri, tad, kad atvēra jauno veikalu galeriju centrā, paklausties, tas taču ir nenormāli, ka tur stāv rindā, nezinu, kur ap Bet man jau radās iespējas, ka tu ir veikals speciāli noalgojas. Es neticu, ka cilvēki tā gāja un stāja rīdē. Es domāju, ka tas man... Domā, viņi samaksāja tur, lai kādas pārsimtas? Es skatījos internetē, man pirmais iespējas bija, nevar būt, ka cilvēki šitā te šodien, tur veikali pilni stāv šitā. Es domāju, tas ir noorganizēts. Man ir trakās dienas, pat bija. Katru gadu trakās dienas. Pagaid, pa vienam, jā. Kā bija? Tur bija tā vienkārši reklāmas kampaņa, ka tur dāvināja pirmajiem 100 vatu dāvanu kartes, kurš tu var iztērēt tajā veiklā, un, protams, kurš jau tam var pretoties, tīpaši kaut kā tāda tiešām vērķa auditorija, kas vienkārši... Vai kā pareizi saka, Stokman trakās dienas,
Nu, kas tad tur ir? Nu, tie paši krāmi. Jā, pa 5 centīm. Pa 5 centīm lētāk. Tolēts papīri. Lietas ir daudz lētāk. Gādām uz priekšu. Redz kā. Bet es atkal domāju, mācītāji, kāpēc ir tāda politika, kas nopirka to vislabāko kafiju, nu Dalmarī, kā viņi sauc, ja? Un viņa maksā Vācijā tos 5 eiro, ja? Un Latvijā 5 latvijas. 4,99. Dagdī, ja tā ir tava dzīves lielā problēma. Paklausties. Mēs jau redzam, kā mēs varam iedegties par visiem mēsliem, ko pārdod vienā un otrā veikalā. Un es jau savu neizskaitu ārā no visu tā, no tās visas negausības, kas te ir atklājās. Bet es domāju, ka tie aprādījumi ir, ka es nevaru iedomāties kultūru, kas izveido pirkšanu, pārdošanu kā savu galveno strukturējošo formu. Man bija, es atvainojos, vienu atgadījumu es pastāstīšu, es jau atvainojos iepriekš, ja jums būs grūti saprast, bet kad es biju kaut kad 81. gadā, man bija jābrauc uz, 83. gadā, jālido uz Leningradu. Un tad es pavadīju tur 3 nedēļas gan tur, gan Latvijā un tā tālāk visā šajā sektorā. Un, lai gan es dzīvoju Kanādā, tās 3 nedēļas ir tāda liela askēzes, jo viss ir tik tukšs un tik pelēcīgs un tik askētiski. Tur nav nekas veikalos, veikals vispār nevar atrast, neparedz iet veikalā un tā tālāk. Un viss, kas ir tāds ļoti vienkāršots. Tad es atceros, ka es lidoju no Ļeņingradas, toreiz Ļeņingrada, uz Londonu. Un lidmašīnā tev ir? Un, nē, es biju tā pārgurs, ka es nogulēju visu to laiku, bet nolaidos Londonā un iesēdos taksītī no lidlauka, aizbraucu uz viesnīcu. Un es pēkšņi pamostos un skatos ārā pa taksīšu logu. Mēs piebraucam pie šī viesnīcas. Un es tā kā iebraucu Alises brīnumzemē. Es domāju, vai cilvēki tiešām tā dzīvo? Logi pārpildīti ar niekiem, ar dārgām somām, blūzēm, kleitām. Mēs piebraucam pie viesnīcas, kur viss spīd un laistās. Jūs atceraties, kā bija padomu laikā šeit? Viss nekas krāsos un tā. Nopulēts, viss ir nokrāsots, logi, tīri, šveicars, sarkanā vestē, hūtē, atver durvis. Mēs ejam pa tepiķi, kas ir tik bies, staigājam. Viss šeit ir tādā luksus pārspīlētībā. Es domāju, kur es esmu nonācis? Kā vispār tā var dzīvot? Un tad man bija vajadzīgi tikai 6 stundas. Tā es teiktu, baigi forši. Bet es atceros to šoku, un es nekad to neaizmirsīšu, un es biju ļoti pateicīgs, ka es sapratu, kādā stulbībā mēs tajā laikā, sauksim viņu par rietumu pasauli, bijām nonākuši. Tad taču nekas nebija, kas bija vajadzīgs. Viss bija pārspīlēt daudz, un pārspīlēt raibu, un pārspīlēt dārgu, un pārspīlēt saražots. Un viss šī luksus apkalp un tā. Un tad man izraisījās tās domas, ko tu teici par to, kā var
valsts, kas kaut kādā veidā ar kristietību ir bijusi saistīta, nonākt tādā negausības, un Anglija jau nav tā izcilākā šai ziņā, tā jau nav tā bagātākā. Tā kā es domāju, ka mēs tā lūdzam par maizi, tas ir nevis uz visu šo, lai viss būtu tur liek un liku likām, bet lai mums būtu šī pārliecība un šī gatavība ar citiem un par citiem domāt. Tāpēc jūs atceraties, un varbūt ar to mēs varam beigt, jūs atceraties Pāvils 11. nodaļā 1. vēstulē korintiešiem, ka viņš runā par dievgaldu. Viņš runā par vispirms tādu galdu, kā mums ir tāds draudzības galds, kur visi atnesuši kaut ko. Un tur bija tā problēma, ka dažiem bija vairāk ko nest, un viņi bija atnesuši tādas dārgākas lietas, un tad viņi nolika to savā galā, kur viņi var apēst to, ko viņi ir atnesuši, lai tie citi pie tā netiek. Un Pāvils teica, ka tāda ēšana, jūs atceraties, viņš teica, tāda ēšana ir uz samaitāšanu, uz bojāšanu. Jūs zināt, kur tas ir, ja? Paskatīsimies, nobeigsim ar to. Pirmā vēstule korintiešiem, korintieši ir aiz romiešiem. Tas ir 11. nodaļā. 181. Kurā? 181. 181. lapspusē. 181. lapspusē. Un sāksim tur, kur ir 17. pants. 11. nodaļa? Ko? Kura nodaļa? 11. Kurš varētu palasīt, varbūt, no tā galva? Vienalga, jā, lūdzu. Bet aizrādīdams uz vienu lietu, es jūs nevaru slavēt. Jūsu sanāksmes nenāk jums par labu, bet par jaunu. Vispirms es dzirdu, ka jūsu draudzes sanāksmēs notiekot šķelšanās, ko es pa daļai arī ticu, novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzami jūsu starpā ticībā lūdzīties. Kad jūs sanākat kopā, tad nav iespējams turēt tā kunga mīlestību, jo mīlestam notiekot katrs steidzis paņemt savu pašā ēdienu, un tā cits paliek neēdis, cits piedzers. Vai tad jums nav māja, kur varat ēst un dzert, jeb vai jūs dieva draudzi nicinājat un apkaunojat tos, kam nav nekā? Ko lai jums saku, vai lai jūs slavēju, šī lietā es jūs nevaru slavēt. Jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs tanī naktī, kad tas starpa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauz un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums to dod, to dariet man pieminēdami. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdienu un sacīja, šis biķeris ir jaunā darība manās asinīs, to dariet, citkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Citkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekāms viņš nāk, tad, kas necienīgi ēd šo maizi, vai dzer tā kunga biķeri, tas būs noziedzies uz tā kunga miesu un asinīm. Bet lai cilvēks pats sevi pārbauda un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera, jo es, kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, jo viņš neizšķir tā kunga miesu. Jā, tā. Vai arī nākošo pantu te tas brīdinājums. Vēl 3 no panta. Tādēļ jūsu starpā daudz vāji un nevesalu un diezgan daudz ir miruši. Tā, daudz ir vāji, daudz ir bezspējīgi un daudz ir miruši. Par ko Pāvils runā? Par ko ir runa? Runa ir nevis kā dažreiz tas tiek traktēts, ka šeit ir runa, ka kāds nesaprot, kas ir dievgalds un
ka tur ir Jēzus miesa un asins un tā tālāk, bet taisni tas, kas to ievada. Ievads ir, daži sanāk, atnes savu maizi, savu paiku, paši to apēd, un citi, kam nav nekā, tie paliek nēduši. Un tajā sakarā viņš runā par dievgaldu. Kāpēc tādā sakarībā? Tāpēc, ka dievgalds ir tas, kas mums atgādina tieši par to, par ko mēs visu vakar esam runājuši. Dievgalds ir tas atgādinājums, kā mēs visi esam aicināti pie tā galda, ko Jēzus ir iestādījis, lai mums visiem būtu maizes, lai visi būtu pēduši, lai visi būtu apmierināti. Un viņš turpina no 27. panta. Ik viens, kas necienīgi ēdīs. Un tagad tas jautājums ir, ko tas nozīmē necienīgi ēdīs? Būs vainīgs pret kunga miesu un asinīm. Ko tas nozīmē? Lai mēs sev pārbaudam, kā mēs ēdam un kā mēs dzeram. Viņš paskaidro, ko tas nozīmē 29. pantā. Jo, kas ēd un dzer, un kā jūs tekstā tas ir tulkots? Neatšķirdams kunga miesu. Neizšķirot, ko? Neizšķir. Un neizšķir kunga miesu, ēd sev par sodu. Ko nozīmē neizšķirt kunga miesu? No visa konteksta pilnīgi skaidrs, par ko ir runa. Tā miesa esam mēs. Un ja mēs nesaprotam, ka mēs esam atbildīgi viens par otru un piederam viens otram, tad mūsu ēšana ir mums ne tikai nāk par skādi, bet kā šeit ir vēl smagāk teikts, daudz tāpēc ir vāji, nespēcīgi un miruši. Jā. Es esmu dzirdējis pirms Latvijā, Ukraiņu baznīcās, kad draudzes mīlas, kad vakarēdienas ir tikai draudzes mīlas, tāpēc tur citi kristieši netiek mīlēs. Nu jā, bet Latvijas anomālijas mēs varam šeit visu vakar uzskaitīt. Neņemsim to, ņemsim to tekstu šeit par paraugu. Tas, kas ir aktuāli. Nu jā, bet ko lai mēs, bet tāpēc jau nīkuļo un mirst. Nu kā citādi. Un tāpēc jau tas... Tur jau teica, katrs lai pats sev pārbauda, nevis kāds... Tas jau tāpēc viss tās... Tāpēc jau mēs nekur neejam uz priekšu. Nekas, mēs izslimosim arī to. Mēs izslimosim arī to. Tā kā, ka mēs lūdzam par to maizi, mēs lūdzam patiesībā, lai mēs izšķirt, ko mēs daram un kā mēs daram ar visu to, kas mums ir. Baiba, tu esi tāds noskamos. Nē, es ļoti domāju par saviem skatījumu pilniem. Bet lai es tev mierinātu, es jau esmu teicis, jūs man atvainojāt apkārtuši, mēs mainījām mājas Kanādā no vienas uz otras, un man meita, kas ir gudra, 10 reizes gudrāk nekā es esmu visās praktiskās lietās. Viņa teica, ka jūs to darat, tad pasūtiet sev vislielāko to konteineru dārzā, lai jūs varat arī pie reizes nevajadzīgo aizmest. Es saku, ko tas nozīmē lielāko? Nu, viņi saka, tur ir 10 metri, tur ir 12 metri un 15 metri. Viņi saka, jums vajag 15 metri. Es domāju, ka viņi joks dzen. Un es to pateicu sievai, un mēs arī pasūtījām 15 metrīgi. Es nezinu, vai jūs esat kādreiz izrījuši 15 metrīgi konteineru. Tas aizņem visu mājas priekšu. Visu mājas priekšu. Un mēs tagad sākam uzpildīt šo konteineru. Un atradām, ka mums nepietiek vietas. Es nekad neesmu bijis man nav nekad bijis tik kauns un tik liels šoks, ka es sapratu, kā es esmu dzīvojis. Bet grāmatas metā tādā? Kur nu? Nē, metam ārā visu to, ko es domāju, kas ir nevajadzīgs. Tā kā banka. Elektriskais olu varīgs. Tas viņa olas nevar izdomāt. Tas ir šis iekšāņiem. Priekš kam tāds ir izdomāt? Elektriskais olu varītājs. Priekš kam? Kas to ir? Elektriskās olu. Es sev nepiesaku. Tās māsas atkal parādās.
Jo mums bija tā, ka Annas mammai mainīja logus mājai, pasūtīja konteineru, jo vecie bija jāizmet. Pie viena viņš, man liekas, visu garažu izmet ārā. Saprotiet, viņš ieiet pēc pusgada un skatās. Atkal viss ir, viss ir vietā. Tas pats. Viņš vienkārši palika pauzē. Labi, mēs piecelsimies lūkšanai. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstības, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un Dieva miers, kas augstāks kā cilvēka prāts un saprašana, lai sveitī mūsu sirdis, mūsu domas, Kristu Jēzu, mūsu mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Paldies! Ļoti priecājos, ka varējām būt kopā un lai skaists vakars un jauna diena rītā.